Dievmeitiņas māmiņai. Atceries, runājām par to, ka tas... Mani sauc Sintīja Paigle, es esmu mamma, primāri mamma saviem 4 bērniem. Un mans darbiņš, vairāki, es esmu Jāņa Norvida Madonas mūzikas skolā vokālais pedagogs, direktora vietniece, man ir arī ansamblis Madonas novada kultūras centrā, ansamblis Cantate, kur es esmu vadītāja. Un es esmu arī kormeistare Madonas jauktajā korī. Mazliet 4. slodzi arī Cēsvainas vidusskolā strādāju kā direktora vietniece. Un visā visumā esmu sirdī mūzikas entuziaste. Jā, pārsteigums bija liels un liels pagodinājums un pateicība žūrijai, komisijai, ka viņi tā izlēma. Un arī ļoti aizkustinoši bija pats pasākums. Tas gads bija tik piesātināts un to pasākumu bija tik daudz, kur es dziedāju, uzstājos, ka es jau gada beigās teicu jau kaut kam, ka es jau būšu apnikusi jau ar savu dziedāšanu, jau ka tā mana balss būs apnikusi, un tad man atbildēja, nekad. Kamēr man netrūks smiekla, kamēr man būs ko smiekt, būs mana dzīve. Tā pati kultūras gada balva, es domāju, jā, tas daudzums, ka es tiešām visu kaut kur iesaistījos. Meituteļi rozes ziedi, rozes ziedi. Es esmu vietējā un man Madonas novads ir ļoti svarīga vieta un es domāju, tā ir arī kolosāla vieta, kur augt, kur izpausties. Arī brīnišķīga vieta, kur dzīvot ģimenei, kur augt bērniem, jo te ir, kur bērniem mācīties, pulciņi, skolas, mākslas skola, muzikas skola, sporta skola, bērnu jauniešu centrs, ir tik daudz iespēju. Mani vecāki ir arī bez viņiem es nekur. Kāpēc vispār es esmu mūzikā? Es domāju, tas ir arī liels nopelns manai mammai, kurā tad, kad es mācījos, es pati iestājos mūzikas skolā, mums bija tā, ka bija atnākusi uz skolu klausīties 1. klasīti Rita Briņķe, kas bija mūzikas skolā, kora nodaļā strādāja, mācīja dziedāšanu, un atnāca noklausīties un aicināt uz mūzikas skolu mācīties. Un viņa noklausījās un nodziedāja, kur tu teici gailīti, un viņa teica, nu jā, vajadzētu tā kā nākt uz mūzikas skolu mācīties. Un es teicu, jā, es iešu, man jau draudzene mācījās, un tad, jā, protams, tajā brīdī nezināju, ko tas nozīmē. Un tajā dienā es aizgāju mājās un mammai pateicu, ka es esmu iestājusies mūzikas skolā un es tagad mācīšos mūzikas skolā. Un viņa teica, labi, mācies un tā. Un pēc tam, tad, kad man bija krīzes un es gribēju stāties ārā, man mamma vienmēr teica, pati iestājies, pati pabeigsi. Tad, kad tu kusties un ej un dari, tad liekas, vari daudz izdarīt un ej uz priekšu. Un arī ķermenim ir labāka sajūta, pašsajūta.